Tikai retais ārvalstnieks izdzirdot vārdu Latvija kā pirmo asociāciju ar valsti nosauks kādu no latviešu muzikālajām apvienībām. Neatbildēts jautājums šobrīd ir, kāpēc ārvalstu tirgu Latvijas muziķiem ir tik grūti iekarot. Lai šis ceļš būtu vieglāks, Latvijas mūzikas industrijas pārstāvji sadarbībā ar Latvijas izpildītāju un producentu apvienību un Latvijas mūzikas informācijas centru nolēma rīkoties un apvienojās Latvijas mūzikas attīstības biedrībā Latvijas mūzikas eksports. Šī ideja par Latvijas mūzikas attīstības fondu, šajā gadījumā Music Export Latvija, jau tātad mūziķu un producentu galvās dzīvoja, es domāju, jau kāds 3 gadus. Un šogad ir tas gads, kad šis te fonds oficiāli tika nodibināts. Jā, aiz šī mūziķa ir šāda eksporta organizācija. Tā ir kā kvalitātes garantija festivāla, konferences organizatoram, kad šī grupa ir pārstāvēta arī no pašas valsts puses. Skeptiskais var nosmīnēt par šādas organizācijas liederīgumu un teikt, izdosies tikai tam, kam ir lemts. Tomēr smīnam šeit nav vietas. Kā pierāda pasaules pieredze, tad šādas organizācijas loma ir pat ļoti svarīga ārpus robežu tirgus iekarošanai. Prāta vētra jau gadus, principā 10–13 startē uz startautisko tirgu, un līdz ar to esmu bijusi daudzās šāda veida mūzikas konferencēs un studējot, kā notiek citās valstīs. Un tu saproti, ka, piemēram, tā nav nejaušība, kad mēs zinām skandināvu grupas, tā nav nejaušība, ka zviedru grupām ir iespēja braukt uz dažādiem mūzikas festivāliem, un mēs par to zinām. Tas ir tādēļ, ka viņiem ir ļoti spēcīga aizmugure, tā saucamā. Pirmie augļi, apvienojoties Latvijas mūzikas industrijas celmlaužiem, jau ir noplūkti. Pavisam nesen notikušajā Tallinas mūzikas nedēļā Latvija viss pārsteidz gan ar savu īpašu vakaru, gan arī pievērs papildus interesi par šajā konferencē koncertējošajām Latvijas grupām. Un jau šobrīd tiek runāts par grupas astronautu iespējām ieiet Vācijas tirgū. Mēs zinām, ka no valsts un no naudas ir ļoti grūti dabūt šo te finansējumu priekš šī te, varētu teikt, izklaides žanra. Tad paši mūziķi un izpildītāji un producenti lēma par to, ka mēs gribētu tad paši arī sevi atbalstīt, ziedojot daļu no savu tiesību naudas. Jā. Tātad šīs biedrības sekmīga darbība ir Latvijas valsts iedzīvotāju godprātība iegādāties licences mūzikas atskaņošanai publiskajās vietās. Jo godīgāks būs šis process, jo pastāv lielāka iespēja, ka latviešiem izdosies iekarot arī ārzemju tirgu. Un mūzikas nozarē nauda, kas tiek nopelnīta citās valstīs, nāk atpakaļ pie Latvijas mūziķiem caur kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, tā dodot viņiem iespēju strādāt vēl sekmīgāk. Ja jums ir ieraksti, un jūs zinat, kad kāds, teiksim, Vācijā, Polijā, Amerikā ir gatavs viņus uzklausīties, bet varbūt jums pietrūkst kaut kādi kontakti vai tīri, atbalsts kaut kādā, tādā fiziskā vajadzība, kad jums vajag nokļūt tur un parādīt sevi, tad Mūzikas eksporta fonds ir tieši tam domāts, lai atbalstītu mūziķu šo te kontaktēšanos ar pasauli. Oskars Lepers, Labvakar Latvija!